kas ir skaistums, droši vien, ka katram ir sava izpratne par to, bet man Latvija ir skaista ar savu dabu, ar saviem 4 gadalaikiem un ar cilvēkiem, kas tajā dzīvo. Un tā kā Latvijā nav pārāk daudz iedzīvotāju, man arī saista tas, ka, manuprāt, Latvijā ir daudz plašuma, daudz telpas, tas rada harmoniju un mieru. Laimes avots man ir mana ģimene un mans darbs. Un, jo īpaši darbā es laimīgi un gandarīti jūtos tad, kad es redzu, ka tas, ko es daru, citiem sniedz prieku un gandarījumu, un tas arī iedvesmo darīt vienmēr vairāk, rast jaunas risinājumus, meklēt idejas, lai skolēni un arī apkārtējie būtu priecīgi būt šeit skolā. Mūsdienu skola nav iedomājama bez inovācijām, un tas ir sava veida izaicinājums, jo tehnoloģijas tas ir izaicinājums mūsdienās ne tikai skolai, bet visai sabiedrībai. Un skolai ir ļoti liela loma, lai parādītu skolēnam, ka tehnoloģijas nav visa dzīve, ka dzīvē ir arī draugi, dzīvē ir sarunas un citas interesantas lietas, bet bez tehnoloģijām mēs nevaram. Un mūsu uzdevums ir parādīt šo te balansu, lai skolēni saprastu, ka tehnoloģijas tā ir milzīga iespēja, bet ka tā nav visa dzīve.